Sveiks, Jāni! Sveiki! Mēs atrodamies Transparentu birojā lidostā. Jānis Putniņš, galvenais atbildīgais par autonomu. Saka, Jāni, vai sāksies ir sezona? Pasūtījumu skaits pieaug un ir cevišķi uz vasaru jūtams, ka nāk iekšā vairāk rezervācijas no klientiem. Jā, varētu teikt, ka pavasars ir sācies. Kad sākās sezona vispār autonomā? Faktiski tas sākuma posms ir jūnija sākums, kad pieprasījums ir tik liels, ka Latvijas tirgus nav spējīgs nodrošināt to pieprasījumu, kas ir. Tad vairāk ir turisti, ne? Pamatā ir turisti, jā. Tad viņiem jāizvēlās ir alternatīvas takšu pakalpojumi vai ar autobusiem pārvietoties. Tad ir tā, ka tu iesaki principā rezervēt laicīgi, jo turistiem ir braukt ar mašīnas. Protams, jā, jārezervē laicīgi. Pa ceļojumu jāsāk plānot, ir faktiski tik līdz ziema beigusies un sniegs nokusis, jāzina, ko darīs vasarā. Cik sen jau strādā Transparentā? Strādā jau 6 gadi Transparentā. Ar autonomu kādus 5 nodarbojos. Kā es nonācu? Tā ir sirds lieta. Automašīnas un klienta apkalpošana. Patīk strādāt ar klientiem un patīk mašīnas. Ideāls savienojums. Es pat nevaru iedomāties, ko es citu varētu darīt dotajā brīdī. Es esmu dzirdējis par tevi labas vārdas no klientiem tieši par apkalpošanu. Jā? Tad pastāsti, kas tavuprāt ir laba apkalpošana. Tieši ar klientu apkalpošanu es strādāju jau gadus 11, 12 varētu teikt, kad pamatā ir darbs ar klientiem bijis. Un tas svarīgākais ir ievērot laikus, ievērot solīto un visu to izpildīt. Un varbūt mazliet vairāk izpildīt nekā es solījis, lai klients ir gatavs vienmēr atgriezties un saņemt to pašu pakalpojumu. Kā ir mainījies klients šobrīd? Faktiski iznāk divas klientu kategorijas. Ir turisti, kas nav Latvijas pilsoņi un ir Latvijas pilsoņi. Tad turistiem pa lielam nekas nav mainījies. Varbūt viņu mentalitāte ir savādāk, katrai valstī ir atšķirīga, gan automašīnas lietošana, gan attieksme pret mašīnu. Mainījies vietējais tirgus, vairāk ir krāpniecības mēģinājumi, izkrāpt mašīnas, nozagt mašīnas, nemaksāt par pakalpojumu. Tas šobrīd tirgu ir diezgan aktuāli. Un ir stingri jākontrolē tā situācija šobrīd, lai nenonāktu zaudējumos ar vietējā tirgus klientu. Jūs bijāt citā terminālā, tagad šeit pie visiem. Kā ir šeit savādāk, labāk? Lielāka konkurence, visi lielie brendi blakām stāv. Konkurence faktiski viņa jau visu laiku bijusi. Un šeit tas pats, kas tur, jo pamatā jau klients, kas ieldo, viņš jau zina, ko viņam vajag, un viņš jau automašīnu ir rezervējis. Un ļoti maz ir tādu klientu, kas garām ejot vienkārši interesēs par autonomu. Tāda ir nedēļā 1 vai 2. Faktiski jūs bijāt šeit faktiski ir tāpēc, lai tikai apkalpot tos, kas jau atbrauc un iedot viņiem mašīnu. Jā, lai apkalpotu pastāvīgos klientus, kas zina, ka mēs tā esam, un lai apkalpotu tos klientus, kuriem mēs jau strādājam ārpus Latvijas teritorijas. Pastāst, kas ir klientiem jāzina, kad iznomā mašīnu? Ir 2 lietas, ir iznomāt mašīnu šeit Latvijā un iznomāt mašīnu kādā citā valstī. Itālijā, Spānijā tas ir savādāk, tad Vācija un Skandināvija tas ir kaut kur, ir pavisam cits kaut kas. Pa Latviju runājot, ir arī jāpievērš uzmanība, no kā mēs iznomājam to mašīnu, cik tas uzņēmums ir uzticams, cik viņš ir liels tirgu, kāda ir viņa slava. Tas iepriekš visi jāzina, lai nebūtu pārsteigumi
piemēram, negaidītas maksas par auto mazgāšanu, kas ir kā loģiski būtu, ka mēs nododam mašīnu, saņemam mašīnu tīru, nododam viņu netīru, un ka mums nav jāuzsaucās, ka pirms mašīnas nodošanas mums ir jāmazgā un jātērē tam laiks. Runās, protams, no dažādiem krāpniecības mēģinājumiem, ko piekop varbūt tā saucamie kreisie kantori vai kaktu kantori, kas iznomā mašīnu, pēc tam to mašīnu pieprasa uz remontu un tad vairāk neatdod atpakaļ. Un tad atklāja kaut kāds bojājums, kas faktiski, par ko faktiski klientam nav jāatbild, ja tie ir kaut kādi ne mehāniskie, bet parastie normāli nolietojumi remontāri, eļļa vai vēl kaut kas. Jāuzmanās arī no situācijas, ka klients var iznomāt mašīnu, tā ir dārga mašīna, piemēram, skatāmies vai luksus mašīna, un ka viņam par to mašīnu viņam to mašīnu pēkšņi nozūd. Kā viņš var pārliecināts, ka to iznomātājs nav izdarījis? Paņēmis otrs atslēgas un aizbraucis un dzīvo uz tā peļņas procentu, kas ir paredzēts līgumā pie mašīnas nozagšanas. Kā tās nianses... Tādi gadījumi ir bijuši? Ir dzirdēti tādi gadījumi. Nav jau droši vien tā, ka viss ir tikai balts vai melns. Ir arī mazie uzņēmumi, kas varbūt viņiem ir tikai viena mašīna, viņi strādā godprātīgi. Katrs kaut ko sāk, vienreiz ar kaut ko sāk, taču tad viena vai divas vai trīs mašīnas, viņš ir mazais uzņēmums. Protams, tāpēc arī tiem maziem uzņēmumiem jāiegūst no sākuma savu uzticību no klienta puses tirgu, jāveic kaut kādas reklāmas kampaņas par sevi, jāparāda sevi tirgu. Tas viss ir laika jautājums. Sākumā viņš ir maziņš, un beigās varbūt viņš ir viens no lielākajiem. Kādas ir jūsu attiecības ar internetu? Viens no pamatiem, ar kuru mēs darbojamies, lai iegūtu klientus, jo sazināmies caur e-pastu. Es pat teiktu, bez interneta būtu ļoti grūti kaut ko izdarīt. Jo varētu to izdarīt telefoniski, protams, bet internets daudz lietas atrasina. Pamatā laiku atrasina. Kā tu vērtē šobrīd esošo nomas punktu projektu? Vērtēju ļoti pozitīvi. Ir nianses, kuras būtu nepieciešams mainīt, lai piedāvājums klientam būtu saprotamāks. Piemērs, pieprasījis ir vidējās klases mašīna, tad pētot vienu to pieprasījumu, iznāca tā, ka 3 kompānijas ir tiešām piedāvājušas vidējās klases mašīnas, bet 7 ir piedāvājušas zemākas klases mašīnas. Tas nav tas, ko klients vēlējas. Varbūt klients nesaprot mašīnas modeļus un viņam liekas, ka tas būs tas pats, ko viņš ir pieprasījis, viņš ir apstiprinājis. Viņš jau brauc pakaļ mašīnai un dabā ieraugot to, kad viņam tiek piedāvāts Opel Astra vidējās klases mašīna. Es personīgi būtu ļoti vīlies, ja es nepārzinātu mašīnu klases pirms tas pasaules. Ko tu vēl dari bez autonomas? Patīk suņi, konkrēti vācu aitas sugas suņi. Diezgan daudz. Ir nodarbības, ir izstādes, kurās mēs piedalāmies. Godalgas? Godalgas pagaidām esmu sācis nesen, ir 10. vieta Baltijā. Augstākais sasniegums, bet cerēsim uz kaut ko lielāku. Novēlējums Latvijas autobraucējiem. Lai mazāk bedres uz ceļiem un domājam par citiem braucējiem arī, jo bieži klienti sūdzās par to, ka Latvijā ļoti nekulturāli braucēji, ir cevišķi sabiedriskais transports. Nezinu, kā to komentēt, bet lielās mašīnas. Lielāks tam vairāk taisnības. Jā. Labi, paldies tev, jā.